Dr. Mauriņa Lāzermedicīnas klīnikas proktoloģijas nodaļā jau vairākus gadus ārstē un diagnosticē rasnās un taisnās zarnas saslimšanas. Dr. Inga Melbārde Gorkuša ir viena no klīnikas ķirurģiem proktoloģiem, kas specializējusies zarnas slimību diagnostikā, to medikamentozā un ķirurģiskā ārstēšanā, kā arī ādas un zemādas veidojuma konvencionālajā un lāzerķirurģijā. Ārsts proktologs ir ķirurgs, kas nodarbojās pamatā ar taisnās zarnas saslimšanām. Visbiežākā no šīm saslimšanām ir hemoroidālā slimība. Ļoti bieži mēs saskaramies arī ar taisnās zarnas plīsumiem, dažādiem citiem veidojumiem, kā piemēram polipiem, protams, arī ļaundabīgiem audzējiem. Hemorīdi ir taisnās zarnas veidojumi, kas veidojās taisnās zarnā no asinsvadu pinuma. Šim pinumam pakāpeniski paplašinoties, veidojas izspīlējums taisnā zarnā tāds kā veidojums, jeb bumbulis, ko mēs saucam par hemorīdu. Sākumā šis hemorīds ir nemanāms, cilvēks to var arī nejust. Viņš viņu neredz, jo viņš ir taisnās zarnas iekšpusē, bet hemorīdam palielinoties, tas pakāpeniski var slīdēt uz āru, parādās pie vēdera izējas vai pie fiziskas slodzes, un pie lielākas pakāpes šis hemorīds jau ir pastāvīgi visu laiku ārpusē. Hemoroidālā slimība pieder pie civilizācijas slimībām, un ar pirmajām izpausmēm sastopās ar 1 gados jaunāki pacienti. Tas ir saistīts ar to, ka ikdienā mēs ļoti daudz sēžam, mēs sēžam darbā, mēs sēžam transportā pārvietojoties un bieži vien arī mājās atpūtā. Tāpat slimības veicinošs būtisks faktors ir aizcietējumi, kas tiešā mērā ir saistīts ar to, kā mēs ēdam un ko mēs ēdam. Sievietēm ļoti bieži slimība parādās pirmo reizi grūtniecības laikā vai uzreiz pēc dzemdībām. Izmaiņas grūtniecības laikā ir saistīts tīri fizioloģiski ar to, ka palielinās dzemdi, kas spiež uz vēdera lejasdaļu, uz mazo iegurni un traucēta asiņu atplūde. Tāpat bieži vien tiek nospēkts arī zarnu traksts, kas ietekmē to, ka ir aizcietējumi, arī hormonālas izmaiņas, kas veicina asinsvadu paplašināšanos. Visi šie faktori veicina to, ka var attīstīties vai progresēt esošā slimība. Daktori uzsver, ja rodas jebkādas sūdzības taisnās zarnas apvidū, kā piemēram sāpes, nieza veidojumi vai vienkārši diskomforts, vizīti pie proktologa pavisam noteikti nevajadzētu atlikt. Daktori arī neiesaka nodarboties ar pašārstēšanos, kad minētos simptomus pacienti mēģina novērst ar bezrecepšu medikamentu palīdzību. Hemorīdi var noritēt ļoti nemanāmi, ar pilnīgi nekādiem simptomiem, un pirmās pazīmes jau var būt kā pāsinājums ar izteikti sāpīgu, pietūkušu veidojumu ārpusē, kad cilvēks neatliekami meklē medicīnisko palīdzību. Tāpat laikā slimība var attīstīties pakāpeniski ar ļoti nenozīmīgiem simptomiem, kā diskomfortu vai niezi. Reizēm ir dedzināšana taisnā zarnā, varbūt svešķermeņa sajūta, un arī tas, ka šo veidojumu cilvēks pats arī pamana, ka tur ir izmaiņas. Pie ārsta jānāk pirmkārt jau tāpēc, ka cilvēks pats nekad nevar zināt, kas tieši viņam tur notiek. Ir īpaši, ja ir sūdzības par asinīm pie vēdera izējas, reizēm tā asiņošana var būt ļoti niecīga, kā tikai asins pīle vai kāda stīdziņa, ko ieraugu noslaukoties uz todas papīra. Šis simptoms nav nesvarīgs. Noteikti šādās situācijās ir jāvēršās pie ārsta, pie proktologa, lai veiktu apskati un konstatētu, vai ir viena vai otra saslimšana. Dodoties uz primāro proktoloģisko apskati, nav nepieciešama īpaša gatavošanās. Sarunā ar pacientu ārsts vispirms noskaidro viņa sūdzības un slimības gaitu, un pēc tam jau notiek pacienta apskate, kas parasti nav sāpīga. Vizīte sākās vienmēr ar pacienta iztaujāšanu. Ļoti svarīgi iztaujāt par pacientu sūdzībām, kādas ir, kurā brīdī šīs sūdzības parādās, un tikai pēc tam seko apskate. Apskate ir izmeklēšana vispirms ar pirkstu, tā ir iztaustīšana taisnās zarnas, un pēc tam ir vizuāla apskate, izmantojot speciālu instrumentu proktoskopu. Šī apskate notiek ļoti delikātā veidā, tā pamatā nekad nav sāpīga, tā noteikti nav traumatiska pacientam. Ja pacientam konstatēta hemoroidālā slimība, kas ir sākuma stadijā, proti nav izteikta mezglu izkrišana vai intensīva asiņošana, viņam tiek veikta HELP lāzeroperācija. Tā ir salīdzinoši jauna hemoroīdu ārstēšanas metode visā pasaulē, un Lāzermedicīnas klīnika ir pirmā Austrumeiropas valstīs, kas šo metodu sākusi pielietot. Pie slimības sākuma pakāpēm pamatā pie 1. un 2. pakāpes hemoroīdiem mēs piedāvājam hemoroīdu lāzeroperāciju, jeb HELP.
saīsinājumā no hemorīda lāzera plastikas. Ļoti svarīgi ir pie speciālista vērsties saulēcīgi pie pirmajām sūdzībām, jo uzsākot saulēcīgu ārstēšanu, to var veikt ļoti mazsāpīgā veidā ar maztraumatiskām metodēm. Un šādas metodes ir lāzera metodes. Pie pašām pirmajām izmaiņām, niecīgām izmaiņām var veikt kabineta procedūru, ko veic bez vispārējas anestēzijas, principā ambulatori. Izdarot šo procedūru, pacients uzreiz var atgriezties pie savām aktivitātēm, viņam nav darba nespēja. Šī procedūra neizraisa sāpes. Tomēr ne visas hemoroidālās slimības stadijas ir iespējams izārstēt ambulatori, pielietojot tikai vietējo anestēziju. Jau sarežģītāku hemoroidālo problēmu risināšanai ārsti veic LHP lāzera operāciju. Pie izteiktākām hemorīda pakāpēm mēs veicam lāzera operāciju narkozē, kas ir jau ne tikai asinsvadu piededzināšana, bet paša hemorīda mezgla piededzināšana. Šī metode ir samērā maz traumatiska salīdzinot ar citām metodēm, kad veids mezglu izgriešanu. Šajā gadījumā mezglu izgriešana netiek veikta, tiek veikta tikai paša mezgla piededzināšana. LHP operācija neprasa ilgstošu atrašanos klinikā. Kopumā pacients pavada vidēji 2–4 stundas. Pacients stājās tieši konkrēti uz savu operācijas nozīmēto laiku. Tiek veikta operācija, kas kopumā nav garāka par 30 minūtēm. Pēc tam pacients atgūstās no narkozes un pēc 1 vai 2 vai 3 stundām atkarībā no situācijas var doties mājās ar savām kājām. Tātad jau tajā pašā dienā pacients atgriežas sev ierastajā vidē. Reizēm ir, protams, nepieciešama darba nespēja atkarībā no situācijas, no veiktā operācijas apjoma. Mūsu klinikā katru gadu decembrī sākas proktoloģijas akcijas mēneši, un mēs piedāvājam gan konsultācijas, gan arī izmeklējumus un operācijas ar atlaidēm. Tādēļ es gribu aicināt pacientus izmantot šo iespēju, sadūšoties un atnākt pie proktologa. Klinikā bez manis konsultē vēl 2 proktologi, dr. Bruņinieks un dr. Martinsons. Dr. Ingu Melbārdi Gorkušu sastapsiet Lazermedicīnas klinikā Rīgā Kokneses prospektā 18.